this my excavation to days cool. Everything that happens is from now. This is boring. This is pain. Masalats ir viena no Ziemeļvidzemes mazpilsētām, kas nozīmīgā kultūras un tradīciju centrs ar latvisku vidi, savdabīgu, interesantu ainavu un unikālo Ziemeļvidzemes mazpilsētām raksturīgo koku apbūvi. Tā atrodas Valmieras rajonā, Vidzemes ziemeļdaļā, 20 km no Igaunijas robežas, 44 km no Valmieras un 142 km no Rīgas. Tā atrodas Salatas labajā krastā. Valtenberga mūži. 1127. gadā sāmsalieši ar savu floti iebraukuši pa Salatas Butnieku ezerā un tālāk uz Rujienas pilskalnu, lai izpostītu to un aplaupītu vietējos iedzīvotājus. 1224. gadā vācu krustneši iekaro Masalatas apkārtni. Zobenbrāļu ordens iegūst apgabalus ap Butnieku ezeru. Rujienā uzceļ mūra pili, no kurienes pārvalda arī Masalatas novada līdz Salatas upei, bet Ate un Matīši nonāk Butnieku pilskunga atkarībā. Mūži izveidojas no 3 mūžām – Masalatas, Ibenes un Blankfeldas, kuras sākumā ir bijušas patstāvīgas, neatkarīgas viena no otras, bet ar laiku pirkšanas un dāvināšanas tajā ir apvienotas. Rakstiskas ziņas par Masalatas mūžas izveidošanās saglabājušies no 1528. gada. Livonijas ordeņa mēstis Valtens von Plettenbergs dāvina bruņiniekiem Vincentam Stēnam un viņa mantiniekiem īpašumus Masalatas apkārtnē. Tas ir 7 mājas un 3/4 akri zemes Salatas un Sila ciemos, kur atradusies tagadējā vidusskolas tūma. Pēc poļu Zviedru kara, kas notika no 1600. līdz 1629. gadam, Masalatas mūža teritorija nonāk Zviedrijas valdībā. Šajā laikā mūžas īpašumi vēl palielinās, kaut arī mūžas redukcijas laikā no 1682. līdz 1681. gadam vietējais barons kļūst par īpašumu rentnieku. 1678. gadā par 3000 dolāriem mūžu nopērk feldmaršals Kristers Horns, kurš 2 gadus vēlāk par 1800 dolāriem pievieno Ibenes jeb Unguru mūžu, kas piederēja baronam Ungernam, kā arī iepērk Blankfeldas īpašums no kapteiņa Ebenharda Cīsinga atraitnes Dorotejas. Pēc Ziemeļkara, kas notika no 1700. līdz 1721. gadam, vācu mūžnieki atgūst savus īpašumus. Pamatojoties uz Krievijas cara Pētera I 1722. gada izdotā mūžas restitūcijas likuma, Masalatas un Blankfeldas īpašumi tiek atzīti par dzimtmūžām. Ibenei noteica lēņu tiesību statusu, bet Skulberģa īpašumu pasludina par kroņu mūžu. Masalatas un Blankfelda iegūst Kristera Horna mantinieki, kur to 1724. gadā pārdod cara Galma tiesas viceprezidentam Veinholdam Georgam von Falkenzamam. Viņa laika uzceļ vairākas mūžas ēkas, kā arī Blankfeldē palielina zemnieku skaitu. Pēc viņa nāves 1736. gadā dēls, arī vārdā Georgs Saksijas Kurfista sūtnis Krievijas Galmā manto īpašums, bet 1793. gada 24. martā no grāfa Stalkenberga nopērk Ibeni. 1780. gadā uzceļ Masalatas mūžas pilsētu, to projektē un celtniecības darbus vada arhitekts von Dresdens Friedrichs Augusts Krupsācijas. Ēka tiek celta klasicisma stilā, ievērojot vienkārši stingras formas, kas ir pretstatā rokoko stila izsmalcinātībai. Georga von Falkenzama atstāto mantojumu 1803. gadā iegūst meitu Juliānu, kur apprecas ar majoru von Fītinghopu. Viņa mirušā dēla Kārli Arnoldu Fītinghopu 6 bērni Arnolds Kārlis,
Elīza, Atūts, Izabela un Aleksandrs. 1852. gada 23. augustā noslēdz mantojuma līgumu, kurā norādīta muižas vērtība 235,000 sudraba rubļu apmērā. Vecākais dēls Arnolds pēc savstarpējās vienošanās ar pārējiem brāļiem un māsām 1862. gada 23. februārī iegūst visus muiža īpašumus. 1904. gada 23. aprīlī Arnolds von Fītinghofs ar atsevišķu aktu muižu dāvina dēlam Oskaram, novērtējot to par 374,396 sudraba rubļiem. Zemnieku brīvlaišana un mērnieku laiki. 1819. gadā Vidzemē noteikti zemnieku atbrīvošana no dzimbūšanas. Zemnieki iegūst pārvietošanās brīvību, bet nesaņem zemi, tāpēc jāslēdz zemes rentas līgumu. Klaušu nodevs palielinās. Ir saglabājušās veckartiņu mājas saimnieka Kristapa Ruļļa jeb Vaku grāmata 1820. gadam. Zemnieku mājās dzīvojoši 5 vīrieši un 5 sievietes. Saimniecībā bijuši 3 zirgi un 12 lopi. 1824. gadā pagasta iedzīvotājiem sāka dot uzvārdus. Tos izvēlas galvenokārt atbilstoši māju nosaukumiem, kā Čukuds, Dauguls, Kaktiņš, Niguls, Nurmiks, Ore, Peida, Roska un citi. 1841. gadā izcēs nemieru neražu dēļ. Rudenī Masalcā sapulcēs 50 personas, kas grib doties uz Rīgu, lai lūgtu cara valdības pārstāvus dot viņiem kroņa zemi Krievijas dienvidos, kur būtu zemāka renta un mazākas klaušas. Ceļā uz Rīgu viņus aiztur karavīri un soda ar 50 līdz 150 rīkšu sitieniem. No 1858. līdz 1864. gadam izmēra Masalcas pagasta zemi. Šo darbu vada mērnieks Švarts. Barons vēlas pēc iespējas precīzāk noteikt muižas vērtību, lai varētu sākt baku jeb klaušas zemes pārdošanu. Vietējo zemniekos mērnieku laika izraisa satraukumu, jo ne visi ir pārliecināti, ka barons viņus neizliks no tēva mājām. Nemieru izraisa arī tas, ka māju robežas tiek izmainītas vai samazinātas. Tomēr 135 bijušie māju apsaimnieki kļūst par īpašniekiem. Tikai 14 gadījumos iepriekšējais līgums tiek uzteikts un saimniekam mājas jāatstāja līdz 1865. gada 23. aprīlim. Kā liecina māju un zemes iepriekšanas līgumu, tad par turīgākiem saimniekiem kļūst Fricis Dauguls no vecdauguļiem, Spricis Kaktiņš no veckartiņiem, Mārtiņš Tīliks no tīlikiem, kuriem izpirkuma maksa pārsniedz 7,000 sudraba rubļus. Jaunie gruntnieki, priecājoties, ka kļuvuši par īpašniekiem, 1864. gada 19. novembrī barona dzimšanas dienā nosūt viņam 2 pēterdī iegūtus kausus, kuros iegribēti vārdi no Masalcas pagriezt gruntniekiem par piemiņu 1864. gadam. Barons ielūdz saimniekus pie sevis uz maltīti. Vakarā muižā spēlē mūziku un notiek iluminācijas, kas sajosmina barona jubilejas dalībniekus. Vietējie zemnieki arvien vairāk sāk sēt līnus un labību, jo izdevīgi to pārdot. Parasti septembrī Masalcas miestiņā ierodas lieltirgotāji no Valmieras, Cēsīm, Valkas, Pērnavas un citām vietām. Uz gada tirgu un saimnieki var pārdot lauksaimniecības ražojumus. Masalcas pilsētas veidošanās. Pirmās namas tagadēji pilsētas teritorijā uzcēla no 1865. līdz 1867. gadam. To īpašnieki galvenokārt ir tirgotāji. Lielākā celtne ir aptieka, kas atrodas uz Rīgas ielas 11, kuras pamatmateriāls ir sarkanais ķieģelis. Muižkungs Vilhelms Ramanis uzcēla saviesīgās biedrības namu un uz turieni pārvietoja no muižas pils pastu. 1867. gadā uzcēla pagastu namu, kas atradās Rīgas ielā 4. Likums pieļauja latviešiem veidot savus pašvaldību orgānus, pagastu valdi un tiesu. Tagad Valtenberga pagasta ēkā notiek valdes sēdes, bet tiesas sēdes vēl kādu laiku notiek muižas pilī, kas liecina par vācu muižnieku varas saglabāšanos. Zemnieku lietu komisāri joprojām saglabā arī pagastu valžu kontrolas tiesības. Viņi drīkst atcelt vietējo pašvaldību lēmums, mainīt valžu sastāvu. Muižas īpašnieki ap pili vēlas izveidot biezi apdzīvot centru, jo šeit tas ir izdevīgi.
te saplūst un krustojas 5 svarīgi ceļi. Šajā ceļa krustojumā jau no senākiem laikiem atrodas prāmi, kas atrodas Rīgas ielas 17 un baznīca, kas atrodas uz Rīgas ielas 1 krogi. Un tā šajā vietā sāk veidoties Masalats miestiņš. Masalats cieši 1905. gada revolūcijā. 1905. gada pavasarī un vasarā Masalacā vēl ir samērā mierīgi, taču rudenī pēc caru izdotā 17. oktobra manifesta ierodas propagandisti Krišjāns Bočs. Bočs kopā ar Raganas skolas skolotājiem apsīt un studentu organizē tautas sapulces, kuru laikā pieņem lēmumu par rīcības komitejas izveidošanu. Skolu un baznīcu attiecībām par vācu mūžnieku privileģiju atcelšanu. 1905. gada 21. decembrī rītā Sniedzenkalnos Salīdz kreisā krasta augstākajā vietā iepratīm pilsētai izveidojas 60 kazaki, kur rīcībā ir 2 lielgabali, kā arī sodāmo revolucionāru sarakti. 27. decembra rītā mītiņa laikā Sniedzenkalnā pieņem lēmumu nodedzināt Valtenberģu mūžu. 1906. gada sākumā vairākas reizes dragūni ierodas Masalacā, lai sagūstītu bijušo notikumu aktīvākos dalībniekus. 1908. gadā notiek tiesas process 42 Masalacas un Rujienas revolucionāriem. Ģenerālprokurors pieprasa izpildīt nāvessodu Bočam, Nolbergam, Kangaram, Puriņam, Ozolam, Gūtmanim, Grāpim un Križbam. Brīvības cīņas. 1918. gada 22. februārī pilsētā ierodas vācu karaspēks. 1918. gada 20. decembrī komunistu vadībā notiek Masalacas miesta un pagastu strādnieku un bezzemnieku deputātu padomes vēlēšanas. Padomē vairākumu iegūst komunisti. 1919. gada 14. februārī Masalacā ienāk Igauņu vienība. Igauni nošauj 8 padomi aktīvistus. 1919. gada mājā notiek asiņainas kaujas pie Promultu mājām starp Igauņu un latviešu strēlnieku vienībām, kur rezultātā Igauņi otrais ienāk Masalacā. Pagasts un pilsēta Latvijas Republikas laikā. Pēc ienaidnieku padzīšanas no Masalacas 1919. gada jūlijā notiek pagastu padomes un tiesnešu vēlēšanas. Par pagastu vecāko kļūst Roberts Gails. 1921. gada 26. janvārī valdība atzīst Masalacu par miestu ar pārvaldības tiesībām. 1925. gada 30. janvārī pieņem lēmumu par Masalacas pagastu nosaukumu. 1928. gada februārī Latvijas Republikas valdība piešķir miestam pilsētas tiesības. Pilsētā iedzīvotāju skaits ir 1200. Masalacieši sasniedz priecīgas ziņas, ka taisās būvēt dzelzceļu, kurš Masalacu savienos ar Rīgu. 1936. gada martā inženieru Neiburga firma uzsāk dzelzceļa tilta būvu pār Salaci. 30. jūnijā valsts heraldika komiteja apstiprina pilsētas ģērboni. 1937. gada 9. oktobrs kļūst par nozīmīgu dienu masalaciešu dzīvē. Pirmā vilciena pienākšana sagaida arī augstu viesi no satiksmes ministrijas, dzelzceļa policijas, valsts pašvaldības departamenta un vairāk pilsētu un pagastu pašvaldībām. 20. līdz 30. gados pilsētas iedzīvotāji pārstāvji nodarbojas ar amatniecību. 1935. gadā notiek fabrikas rekonstrukcija, uzceļ jaunu noliktavu sēku, iegādājās darba mašīnas. 1934. gadā pienotavu veids kapitālo remontu. Padomju okupācija. 1940. gada 17. jūnijā Latvijas teritorijā iebrauc PSRS tanki un sākas mūsu valstu okupācija. Sākas banku, zemes un uzņēmumu nacionalizācija. Naktī no 13. uz 14. jūniju iesākas iedzīvotāju izvešana jeb deportācija. No pagasta izved 9, bet no pilsētas 13 personas. Vācu okupācija. 1941. gada 7. jūlijā Masalacā ienāk vācu karaspēka. 1944. gada 24. septembrī Masalacā ienāk padomju karaspēks. Vācu armija daļa, lai izvairītos no aplenkuma, strauji atkāpjas. Vācu armijas karaspēks nodedzina koku tiltu pār Salaci, uzspridzina dzelzceļa tiltu un pilnībā sapos sliežu līnijas. Izpostīti ir slimnīca un skola. 27. septembrī izveido jaunu pilsētas valdību. Par komisijas priekšsēdētāju kļūst Arvīta Salma.
padomju okupācijas gadi. Pēc Otrā pasaules kara Masalts turpina pastāvēt kā parasta mazpilsēta. Te nav pastāvīgi uzņēmumi, bet tikai filiāls, kurām nav lielas izaugsmes iespējas. Lauksaimniecībā pirmajos pēckara gados vērojams pagrimums, jo 1949. gada 25. martā no pilsētas un pagasta izsūta 161 personu. Ar piespiedu līdzekļiem veidojas kolhozs. Tikai 70. līdz 80. gados Masaltas lauku teritorijā vērojami pirmie panākumi lauksaimniecībā. Kultūras dzīve veidojas sarežģīti, taču 1954. gadā pat kultūras nama vadītājs sāk strādāt Nelija Nurmika, kurai 1979. gadā piešķir nopelniem bagātās kultūras darbinieces nosaukumu. Liela interesi sabiedrībā izraisa koktēlnieks Valters Hirte, kura darbus kinorežisors Jānis Streičs parāda mākslas filmā Mans draugs nenopietns cilvēks. Pārmaiņas pēc valsts neatkarības atjaunošanas. 80. gadu otrajā pusē iesākas tautas politiskā un garīgā atmoda. 1988. gada 18. novembrī virs Masaltas vidusskolas ēkas sāk plīvot sarkanbalts-sarkanais karogs. Turpinās iesāktā bagātā kultūras dzīve. 1999. gada 21. jūlijā Masaltas vidusskola svin 90 gadu jubileju. 2001. gadā realizēja projektu Siltiņa jauno skolu, rekonstruēja jumtu un pārveido ēkas vizuālo tēlu. No 2001. līdz 2002. gadam atjauno Valtenberga mūža fasādi. 2009. gada 9. augustā notiek 30. Eiropas vasaras skolas pasākums. 2009. gada 17. augustā skolu apmeklē bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers. 2012. gada jūnijā Masaltas vidusskola apmeklēja valsts prezidents Andris Bērziņš, kurš savu algu ziedo Masaltas vidusskolā. 2012. gada 17. jūlijā notiek Masalcā notiek veco velospēdu svētki, ērenpreisam 121. Vēl viens ievērības cienīgs cilvēks bija Gustavs Ērenpreis. Dzimis 1891. gada 5. augustā. Izveidojis slaveno velospēdu ērenpresi. 1904. gadā devies bēgļu gaitās, un 1958. gadā viņš nomira. Ievērības cienīgas personas, kas dzīvojuši Masalcā, bija Valters Hirte, kurš piedzima 1913. gada 1. septembrī un nomira 1983. gada 18. decembrī. Nodzīvoja 70 gadus. Galvenokārt strādāja dažādas darbus, taču hobijs bija koka figūriņu izgriešana. Viņš izgriezis 450 figūras, no kuriem 170 bija vēlni. Uz jautājumu, kāpēc tik daudz vēlni, mākslinieks atbildējis, ka cilvēks jau nedara nedarbus, tos dara vēlni. Šie figūriņas iemūžināt Jāņa Streiča mākslas filmā Mans draugs nenopietns cilvēks.